Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija. Toms Rostoks. Cilvēks ļoti interesē, kas notiek ar Latvijas drošību un vai mums ir kāds nopietni apdraudējumi, kas var mūsu visu dzīves ietekmēt. Aizsardzības akadēmija ir augstākās izglītības iestāde, tad pie mums ir jābūt zinātnē. Katrā augstskolā ir jābūt vietai zinātnē, un mums arī ir tieši tas pats. Pēc mūsu ekspertīzes lielāks pieprasījums ir gan ārpus Latvijas, gan arī Latvijas sabiedrībai, jo lielāka interese par aizsardzības lietām, kur mēs arī tad pēc iespējas cenšamies skaidrot ar valsts aizsardzību un drošību saistītos jautājumus. Gan arī, protams, visa pamatā ir tas, ka mēs veicam pētījumus, kas ir svarīgi Latvijas drošībai un aizsardzībai. Vai valsts aizsardzībā ir svarīgi cilvēki un pētījumi, kurus veids, piemēram, pētnieki ar militāro izglītību? Jā, protams, bet tur ir savs darbs arī sociologiem, ir kara ekonomika, politologiem, protams, tad arī inženieriem, dažādu dabas zinātņu pārstāvjiem. Mēs uzlabojam citu valstu pētnieku zināšanas un priekšstats par to, kā lietas darbojas Latvijā, jo mēs esam viena no valstīm, kurai ir robeža ar Krieviju, un tāpēc mums tiek pievērsta īpaša uzmanība.